Labdien, Sievēnkā servises klienti, īpaši jau daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. Sākam aktīvi organizēt daudzdzīvokļu māju kopsapulces. 11. septembrī, jeb pirmdienas vakarā, notiks 3 daudzdzīvokļu māju kopsapulces Zirās. 12. septembra, jeb otrdienas vakarā, notiks 3 daudzdzīvokļu māju kopsapulces Piltenē. 13. septembrī, jeb trešdienā, notiks 2 daudzdzīvokļu māju kopsapulces Stārgalē, savukārt 14. septembrī, jeb ceturtdienas vakarā, notiks 3 daudzdzīvokļu māju kopsapulces Užavā. Par precīzu sapulču norises laiku mēs jūs informēsim gan Bilmī vietnē, gan izvietojot paziņojumus daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, kā arī Facebook ziņu plūsmā. Atgādinu arī, ka tikai lemtiesīga sapulce var pieņemt lēmumu par naudas līdzekļu izlietošanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, lai pieņemtu lēmumu veikt kādu darbu, par to ir jānobalso vairāk kā pusei no dzīvokļu īpašniekiem. Piemēram, ja kāds no mājas dzīvokļu īpašniekiem vēlas ierosināt veikt uzlabojuma darbus kāpņu telpā, ir nepieciešama vēl pārējo vismaz puses no mājas dzīvokļu īpašniekiem piekrišana. Kamēr kopsapulce nav apmeklēta pietiekami lemtiesīgā sastāvā, diemžēl nekādus šādus lēmumus pieņemt nav iespējams. Vēlreiz aicinu jūs visus būt aktīvus, piedalīties, iezīmēt šīs dienas savos kalendāros un paņemt līdzi arī kaimiņu. Atā!